Nu jā, labdien! Tad esmu Leons, esmu no Materiālu mehānikas institūta un esmu šeit. Kas es esmu? Varbūt kāds bija man redzējis, jo IFS es īstenībā piedalos tehniski 4 gadus, praktiski tikai kādu vienu, bet čatam man pievienoja 2 nedēļas atpakaļ. Īstenībā varētu arī būt, ka neesmu tik liels dalībnieks. Bet ikdienā es esmu arī fizikas magistra programmas students un strādāju Materiālu mehānikas institūtā. Šodien es gribētu parunāt par to, ka īstenībā mēs nevaram paņemt mūsu kaut kādus materiālus, vai kaut kādus jau gatavus tiltus, pamērīt visus spriegumus un pateikt, ok, mūsu tilts stāvēs mūžīgi. Nē, jo materiāliem ir tāda īpašība, ka viņi noveco. Tātad varbūt dzirdējāt, varbūt nē. Tagad ir diezgan liela ekoloģiska problēma, ka plasmasa, kas tiek mesta ārā jūrā, okeānā, ultravioletās gaismas ietekmē sadalās mazos gabaliņos, ko mēdz dēvēt par mikroplastiku. Tā bojā ekosistēmas, un viena no daļām, par ko es šodien gribētu parunāt, ir tieši tas, kā mēs pētam, kā tieši notiek šī sadalīšanās, precīzāk, cik ilgu laiku vajag, lai tas notiktu. Kā arī, ja kāds kādreiz bija aizmirsis kaut kur pagrabā vai vēl kaut kur kaut kādas plasmas rotaļlietas, atrada viņas pēc 5 gadiem un rokās viņas vienkārši izšķīda. Tas arī ir efekts, par ko mēs šodien parunāsim. Un lieliem cilvēkiem ar lielu naudu tas ir vajadzīgs, jo tādas lietas kā, piemēram, vēja ģeneratori arī mēdz nestrādāt mūžīgi, bet mēdz kaut kādā brīdī sabojāties vienkārši vecuma dēļ. Tātad, kas tieši ir novecošana? Precīzāk, tā ir īpašību maiņa kaut kādu iekšējo no laika atkarīgo procesu ietekmē. Varbūt kāds var minēt, kādi novecošanas veidi vispār eksistē? Jā? Varbūt? Jā, rūsēšana ir kā veids, bet varbūt kaut kā globālāk, varbūt kādu lietu ietekmē tas notiek, tā es redzu. Jā, arī. Jā, tas ir tas, kas precīzi notiek, varbūt globālāk. Nu, piemēram, es nezinu, es pielieku, ja paņem to rūsēšanu, man ķīmiskā reakcija notiek. Tā tad ir kā viens no veidiem tieši ķīmiskais. Varbūt vēl kāds ir. Arī. Mehāniskais īsti, jā, varbūt vēl. Jā, radiācija var to ietekmēt. Ok, īstenībā veidu ir daudz. Dažādos zinātniskos rakstos tos atdala dažādos veidos, bet galvenie, par kuriem es gribētu parunāt, ir mehāniskais, fizikālais sprieguma, termooksidējošs, radioaktīvais, hidrotermiskais un bioloģiskais. Jā, es pievīlu, par bioloģisko es negribu runāt. Tātad, varbūt ir diezgan dīvaini, ka ir fizikālais un atsevišķi no viņa mehāniskais veids. Ar ko tas ir saistīts? Nu, iziesim cauri abiem. Tātad, kas ir mehāniskā novecošana? Tas ir novecošanas veids, kas notiek, kad mēs atkārtoti pieliekam un ņemam no spēku
radam spriegumu un pēc tam ņemam nost. No rīta lekcijas es uzzināju, ka mēs pieliekam stresu un ņemam to nost. Tātad, kas notiek, ja mēs visu laiku deformējam mūsu objektu? Neviens objekts nav īsti pilns, aizpildīts bez jebkādām plaisām. Nē, objektos gandrīz vienmēr var atrast mazas mikroplaisiņas vai pat kaut kādus mazākus defektus un pieliekot spriegumu, cik pat niecīgu mēs tomēr drusciņi, bet sabojājam šo objektu. Un kad mēs to pieliekam vairākas reizes, tad ar laiku mēs izveidojam lielākas un lielākas plaisas. Un jūs tieši varat redzēt te uz ekrāna, ka mums ir neliels cilindrs, viņam ir slāņi. Katrā reizē vienkārši cilindram pielika spēku, viņam tā plaisa auga slāni pa slānim, līdz kaut kādā brīdī plaisa nepalika tik liela, ka objekts vienkārši salūza. Un kā mēs to varam pārbaudīt, kā mēs varētu izmērīt, cik no ciklus varētu izturēt objekts? Vienkārši mēs cikliski pieliekam spriegumu. Tātad atkarībā no materiāla mēs varam izvēlēties divus spriegumus, kurus mēs periodiski pieliksim. Pieliekam, ņemam nost, pieliekam, ņemam nost. Un tā mums tas paraudziņš dejo mūsu iekārtā, līdz vienā brīdī viņš nesabrūk. Super. Kā es jau teicu, tās ir plaisas, kuras kaut kā gadījuma dēļ izveidojas mūsu paraugā. Mums arī iznāk tāda liela diagramma, kurā mēs redzam, ka pielikām mēs mūsu maksimālo spriegumu 500 ņūtoni uz kvadrātmilimetru. Ko mums tas dod? Viens objekts mums sabrūka pēc 1000 cikliem, otrs pēc 10 000. Bet tāpēc veidot tā saucamo Wohlera diagrammu, kurā mēs uzzīmējam visus mūsu veiktos testus. Mēs viņus veicam atkārtot, līdz mums ir pietiekami daudz datu. Un kaut kādā brīdī mēs varam noteikt, pēc cik cikliem noteiktā spriegumā mums sabrūk 50% no mūsu paraugiem. Tad iedomājieties, šajā vietā, ja es pielikšu tik lielu spriegumu, paņemsim precīzāk, es pieliku 700 ņūtonus uz kvadrātmilimetru. Pēc 1000 cikliem pa lielam tas ir monētas sviediens, vai man salūzīs mans paraugs vai nē. Un izveidojot tādas līknes, mēs jau precīzāk varam salīdzināt dažādus materiālus, cik viņi ir izturīgi, salīdzinot vienu ar otru. Kuram ir lielāka sprieguma izturība, kurš var izturēt vairāk ciklus noteiktajā spriegumā. Kā arī mēs varam pamanīt, ka ir kaut kāds spriegums, pie kura mēs varam veikt ļoti daudz, gandrīz bezgalīgu skaitļu ciklu, un materiāls mums paliks ideāli neskarts, bet pie kaut kāda sprieguma mēs varam tikai 1-2 ciklus pataisīt, un materiāls jau salūzīs. Tāpēc mēs varam tādējādi atšķirt dažādus posmus. Tolaik fizikāla novecošana ir vairāk saistīta tieši ar pašu materiālu. Tas ir novecošanas veids, kas ietekmē polimērus. Domājiet tagad plastmasas. Tātad,
kad mēs izkausējam mūsu plasmasu un izveidojam kaut kādu mums vajadzīgu paraugu, īstenībā plasmasa nepaspēja nokūst tā, lai tās iekšā mums pilnīgi molekulārā līmenī viss būtu aizpildīts. Iedomājieties, ka plasmasa ir kā tāds muģeklis no molekulām, kuras kaut kā stāv un viņām pa vidu ir brīva vieta. Ar laiku plasmasa centīsies aizpildīt šo brīvo vietu, pateicoties nelielām kustībām, ko molekulas dara pat pie istabas temperatūras. Kā mēs varam to pamanīt? Materiāls vienkārši sarausies un kaut kādā brīdī mums parādīsies plaisas, jo vienā vietā saraujas, otrā vietā saraujas, pa vidu vienkārši vietas nepietika. Tad te uz ekrāna var redzēt grafiku, kurā parādīts tātad enerģija, kas ir vajadzīga termodinamiskam līdzsvaram. Ja materiāls varētu to sasniegt, tad viņam nebūtu izdevīgi nekā kustēties. Bet amorfiem materiāliem, kad viņi pāriet no tā momenta, kad viņi ir ļoti mīksti, gandrīz tekoši. Ja kāds bija sakarsējis plasmas, droši vien jūs esat redzējuši, ka pie lielām temperatūrām tas ir vieglāk par plastilīnu ar viņu kaut kā nodarboties. Kad tā pāriet uz cieto un uz cieto veidu, tad tajā brīdī mums rodas problēma, ka plasmasai, molekulām nepietika laika, lai tās paliktu par ideāli kompaktētām. Nepaspēja ideāli sakompaktēties, palika brīvā vieta. Punkts, kurā tas notiek, saucās par glass transition temperature, kas ir no angļu valodas tulkojot stikla pārejas temperatūru. Punkts, kurā gumija paliek par stiklu. Kaut kā tā. Kā mēs varam tam pretoties? Mēs varam līdzīgi, kā mēs darītu ar metālu, atkvilināt. Tātad mēs varam uzkarsēt mūsu materiālu, nedaudz uzkarsēt ap stiklošanas vai stikla pārējas temperatūru. Ja temperatūra būs pārāk liela, materiāls sarausies un deformēsies tā, kā mums negribētos. Bet, ja mēs vairākas reizes tā uzkarsējam, atdzesējam, tad molekulām ir pietiekami daudz spēka, lai saiet kopā, un mums mazinās tas efekts, ko fizikālā novecošana, mums samazinās fizikālās novecošanas efekts. Ko jūs varat arī redzēt tātad labajā attēlā? Ir arī sprieguma novecošana. Dažreiz to tā nesauc, dažreiz to tā sauc, jo pa lielam šis efekts ir cieši saistīts ar citu efektu, ko par novecošanu īsti nedēvē. Tā ir viskoelastība. Kas tas vispār ir? Ja mēs pieliekam kaut kādu spriegumu pie materiāla un visu laiku turam to tikpat noslogotu, tad materiālam parādās papildus deformācijas, ko mēs nevaram aprakstīt vienkārši ar Huka likumu. Huka likums saka, mēs noslogojām materiālu un viņš deformējās. Bet te mums ir kaut kas papildus. Kas notiek? Materiāliem ar lielām molekulām, ar lielām molekulu ķēdēm, daži
ķēžu posmi spēj rotēt. Un ar laiku, ja mēs pieliekam spriegumu, šie ķēžu posmi tiec uz to, lai viņi atrastos tieši tajā virzienā, kurā tiek pielikts spriegums. Es cenšos, es kaut kā izstiepju manu materiālu, un ķēdes ar laiku cenšas virzīties tajā pusē. Un šis process ir sadalīts 3 posmos. Pirmajā mums ir ļoti liela sākuma deformācija. Otrajā mums jau ir tāda lielāka ķēžu posmi, kur ilgāk to dara. Un trešajā mums jau nāk klāt kaut kādas plastiskas deformācijas, palielinās spraugas, vēl kaut kas. Bet šis ir ļoti laika ietilpīgs process. Kāds varētu man pateikt, cik daudz ir 60,000 sekundes? Daudz, stundās varbūt kāds zina. Tas ir tuvu 20 stundām īstenībā. Bišķi mazāk. Gandrīz 18, jā, kaut kur 16, 17. Tātad, un šis skaitās īstermiņa tests, bet palielināt uz vienu eksperimentu aiziet 1 dienu, kā to var pātrināt. Iznāk, ka var to pātrināt, izmantojot palielināt temperatūru. Eksistē tāda laika temperatūras analogija. Ja mums kaut kas notiek vienā laikā pie lielākas temperatūras, mēs varam pateikt, ka tas notiks lielākā laikā pie mazākas temperatūras. Ko jūs arī varat redzēt otrajā attēlā. Bet mēs tagad runājām par kaut ko, kas laboratorijā notiek, mēs saraujam, atstājam mūsu objektu uz galda un saņemam mūsu rezultātu. Bet mēs gribētu redzēt, kas notiek ārpusē, mēs gribētu pataustīt zāli, mēs gribētu redzēt, kas notiek pēc lietus. Ir noteikti dabīgie novecošanas iemesli, kas notiek ārpus mūsu sienām. Vai kāds varētu nosaukt, kādi efekti mums ietekmē novecošanu ārā? Ultravioletais starojums, jā. Sausums, mitrums, jā. Mikroorganismi arī, bet es par tiem nerunāšu. Tas ir. Te var apvienot, ka mums varētu arī kaut kādi putekļi, kaut kādi ķīmiskie savienojumi gaisā. Spiediens arī savukārt, bet galvenais varbūt mitrums, ultravioletais starojums un temperatūras izmaiņas. Pie tām cikliskas temperatūras izmaiņas. Kā tas tieši notiek, vai mēs varam to darīt arī iekšpusē mūsu mīļajās laboratorijās? Jā, ir noteikts iekārts, kuras izmantojot palielinātas temperatūras un palielināto ultravioletās gaismas jaudu spēj ātrāk izpētīt novecošanu, bet ļoti daudz naudas aiziet uz to, lai daudzos pasaules punktos ārpusē izlikt ārā tādas plānās kārtiņas, kuras varētu
kuras varētu tur stāvēt gadiem ilgi un varētu novērot, kā ārpus efekti ietekmē mūsu novecošanu, kā mainās mehāniskās īpašības. Tātad pirmā no īpašībām, pa ko es minēju, bija mitrums vai sausums, un ir divi ar to saistīti efekti. Tiklīdz mums kaut kādās porās, kaut kādā brīvā tilpumā sanāk ūdens, mums uzreiz paraudziņš uzbriest, mums palielinās tā tilpums. Tas pats pa sevi var mums sagādāt problēmas, kā arī daži materiāli var kaut kā rēģēt ar ūdeni, un viņi var paši pa sevi vēl palikt mīkstāki, kas arī mums varētu būt ne tik labi. Ūdens sakrāšanās visādos dobumos un starp molekulām notiek difūzijas ceļā. Tātad šodien man šķiet ārā ir diezgan liels mitrums, un var salīdzināt, ka mūsu telpās ir diezgan sauss, ārpusē ir mitrs, bet dažus materiālus mums vajag uzturēt vispār ļoti, ļoti sausā vidē. Piemēram, materiāls, kas tiek izmantot 3D drukai. Ja tā nedarīt, tad materiāli vairāku dienu laikā var uzsūkt ļoti daudz mitruma un var tikt bojāti. Kā arī, ja mums ir plaisas un mēs vairākas reizes sasaldējam, pēc tam atkalsējam to ledu, kas sakrājās materiālā dobumos, tad mums arī palielinās tās plaisas, palielinās defekti, un mums materiāls vienkārši sabrūk. Tas ir, kāpēc ceļi Latvijā ir tik slikti, jo asfalts ir ļoti porains, tajā salīst ūdens, un ziemā mums ļoti bieži temperatūras svārstās ap 0 grādiem, kas izraisa ceļa bojājumus. Ja kāds nezina, kāpēc ledus paplašinās, ja salīdzināt ar ūdeni, ūdenim ir tāda molekulu forma, kad tas veido ledus kristālus, tiem pa starpu ir ļoti daudz brīvās vietas. Un iznāk, ka mums samazinās blīvums, palielinās tilpums, un mums palielinās mūsu defekti. Vēl viens plus, ka ledus spēja peldēt uz ūdens, negrimt, un tāpēc mums zivis izdzīvo ziemā. Beidzot, termooksidējošā novecošana, vai kā ļoti daudz cilvēku lekcijas sākumā teica, norūsēšana. Tātad, gaisā mums ir vairāki elementi, kas spēj oksidēt mūsu materiālus. Galvenais no tiem ir skābeklis, un tiklīdz skābeklis norēģē ar materiālu, tas veido jauns savienojumu, kuram ir atšķirīgas mehāniskās īpašības. Tas var izraisīt materiālu bojājumus, kā arī mums var veidoties jaunas poras, jaunas brīvas vietas tieši materiālā, ja materiāliem ir dažāda geometrija. Un tad papildus kaut kādas problēmas var tikt materiāla iekšpusē un sabojāt mums šo materiālu. Vēl viena lieta, par ko gribētos parunāt, ir radiācijas novecošana. Jeb vispazīstamākais tas veids novecošana ultravioletā starojuma dēļ. Kāpēc tas notiek?
materiāliem ļoti patīk, it īpaši plastmasām, polimēriem. Tajos ir ļoti daudz oglekļa savienojumu, kuri ļoti labi spēja absorbēt ultravioleto gaismu. Papildus enerģija, kas tiek absorbēta no šīs gaismas, aiziet šo pašu savienojumu izārdīšanai. Un iznāk, ka mums tagad vairs nav viens liels polimēra ķēdes, mums ir vairāki tās posmi. Nu, saprotams, ka tie neturēsies tikpat labi kopā, un virsma mums paliek diezgan kropļaina. Bet ir labas ziņas, ka pārsvarā kropļaini paliek tikai virsma. Tātad mums var mainīties kaut kādas īpašības materiāla iekšpusē, bet pārsvarā mums mainīsies tieši īpašības uz materiāla virsmas. Tātad ar laiku vajadzēs ar to var kaut ko darīt. Un tāpēc man ir jautājums, kā jūs domājat, kā mēs varētu pasargāt mūsu materiālus no ultravioletās gaismas? Jā, tad es ļoti no daudzām pusēm dzirdēju, ka var ar kaut ko pārklāt mūsu materiālus, kas tiešām tā ir. Nu, jā. Un vēl viena lieta ir var kaut ko pievienot pašam materiālam, lai mēs varētu kaut kā uzlabot materiāla īpašības, lai tas pats pa sevi varētu kaut kā pretoties noārdīšanai. Un ja ar aizsargu pārklājumu ir viss diezgan skaidri, īstenībā tā nav, tad ar pildījumu droši vien ir vairāk jautājumu, kas tieši tur notiek. Ja mēs pievienojam kaut ko mūsu sākotnējam materiālam, tad beigās mēs saņemam kaut ko jaunu, kaut kādu kompozītu materiālu. Tas nozīmē, ka mums ir kaut kāda daļa no jaunā tilpuma aizņemta ar veco materiālu, kaut kāda daļa ar jauno. Un tas mums var mainīt mūsu īpašības. Ir labas ziņas, ka īpašības mainās ļoti lineāri atkarībā no pildījuma procenta. Nu, tātad, ja mums ir aizpildīts, piemēram, uz 2%, tad mēs varam redzēt, ka ļoti lineāri mainās materiāla blīvums. Un, ja vairāk, mums tas mainās bišķi vairāk, bet mēs varam to paredzēt. Tātad viens no tādiem populārākiem šobrīd zināmākajiem un varbūt diezgan iespaidošiem materiāliem pildījumiem ir nanomāls. Tam ir ļoti, kad to iemaisa materiālā, tas veido ļoti daudz slāņus. Kur, piemēram, ja mēs gribam pretoties ultravioletiem starojumam, tad mums augšējais slānis spēj absorbēt mūsu ultravioletu, nu, pats noārdās, bet cits slāņi spēj jau pasargāt materiālu pret dziļākām problēmām. Kā arī viņš spēja dažos gadījumos uzlabot mehāniskās īpašības, piemēram, atgriežoties uz fizikālo noārdīšanos. Mēs redzam, ka mēs nesasniedzam tik lielu spriegumus materiālā kā ar piedevu nekā tīrā materiālā, bet tajā pašā laikā mums arī viņš nedeformējas tik daudz, cik nepaliek tik daudz sprieguma pēc vairākiem cikliem, cik tīrā materiālā. Tātad, es atvainojos par to, ka man nebija daudz matemātikas. Pēc šorīt lekcijas es sapratu, ka tā jums ļoti patīk, bet
Man nebija tās daudz, bet es esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus.